Rīgā šī gada augustā leģendārā mākslas personība Mihails Barišņikovs uzstāsies ar savu spilgto monoizrādi Vēsto cilvēkam. Preses konferencē pavēstīja Andrejs Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonda valdes priekšsēdētājs Andrejs Žagars. Un mēs varam lepoties, protams, ka Mihails Barišņikovs 4. reizi uzstāsies Latvijā 4. projektā, bet pirmo reizi skatītājiem arī būs interesi redzēt Roberta Vilsona Dairadi. 90. gadu beigās mums bija saraksti, un mēs ļoti gribējām viņa kādu no izrādēm no Stokholmas, kādu no Strindberga lugas iestudējumiem atvest uz Rīgu, bet tā kā mums ir arhitektūras piemineklis un Robertam Vilsonam ir ļoti sarežģīta gaismu partitūra, tad, diemžēl, šīs dramatiskās izrādes neizdevās dēļ gaismu sistēmas, bet šoreiz mēs esam saņēmuši arī tehnisko aprakstu. Mēs varēsim šo izrādi, kuras centrā, protams, ir Mihaila Barišņikova tēls. Mēs esam arī atrisinājuši visas tehniskās problēmas, tā kā mums būs izrāde tieši tāda, kāda viņa taps Spoleto un kāda viņa arī šovasar būs Monte Carlo un Lionā. Un es ļoti priecājos, esmu gandarīts, ka Aleksis Šenkmans atbalsta mūs finansiāli un ka mēs šo izrādi varēsim parādīt lielai skatītāju daļai mīļotāji dejas mākslas un Mihaila Barišņikova talantam, jo būs 5 izrādes šovasar Rīgā. In Latvian, I'm like a dog, understand everything, but I cannot answer it, you know. Dien, esmu tā kā suns, visu saprotu latviski, bet diemžēl nevaru parunāt. Un tā kā angļu valoda ir mūsdienu esperanto valoda, tad runāšu angliski. Lai gan ir diezgan mulsinoši, ka es šobrīd nevaru jūs uzrunāt latviešu valodā, bet esiet droši, ka es saprotu visu, ko jūs man sakāt. Es esmu ļoti laimīgs par šo iespēju atgriezties Rīgā un atkal atgriezties jaunajā Rīgas teātrī pie Alga Hermeņa, kur mēs bijām iestudējuši izrādi Brodskis un Barišņikovs. Un tagad es lielu nepacietību gaidu nedēļas nogali un gaidāmos 5 izrādes, ko mēs iestudēsim. Es esmu ļoti priecīgs atkal strādāt ar Andreju Žagaru, kurus pazīstu jau daudzus gadus, un es ļoti apbrīnoju viņa enerģiju un vīziju. Šī ir brīnišķīga iespēja atgriezties tajā teātrī, kur es piedzīvu kā mākslinieks, kur es uzsāku savas gaitas Rīgas horeogrāfijas skolā. Šī izrāde, Boba Vilsona izrāde Vēsto cilvēkam, ir jau mūsu 2. sadarbības reize. Pirms dažiem gadiem, jūs iespējams bijāt dzirdējuši, mēs kopīgi iestudējām Veco sievieti pēc krievu absurdista rakstnieka Daniela Harmsa motīviem. Šai izrādē piedalījās Viljams Defo un es, un tā piedzīvoja vairāk kā 100 iestudējumus visā pasaulē. Strādājot pie tās izrādes, mēs runājam ar Bobu par iespēju veikt kādu citu projektu, un mēs atgriezāmies pie Nižinska dienas grāmatas tēmas. Mēs gribējām radīt iestudējumu par viņu ne tikai kā par dejotāju un leģendāro baleta mākslinieku, par to, kā Ģeģelevs atveda viņu uz Monte Carlo un uz rietumiem, par viņa skandālu un atsvešināšanos no Ģeģeleva, bet arī par viņa neprātu, par to, ko viņš bija piedzīvojis un dokumentējis savā dienas grāmatā. Un šīs Nižinska dienas grāmatas pēdējā pilnā redakcija, kas tika publicēta pirms kādiem 4-5 gadiem, arī kļuva par šīs izrādes pamatu. Šī ir teātra izrāde, nevis dejas izrāde. Mums visiem dejotājiem un baletmīļiem Nižinska vārds ir saistīts ar ļoti lielu pagātnes izpratni. Tāpat kā opermīļiem tas ir ar Rosas Poncello un Marijas Kalasas vārdu, jo mūs intriģē Nižinska laiks, tas laiks, kad dejoja viņš, Karsavins un citi slaveni baleta dejotāji. Nižinskis ir ļoti interesanta personība, un personība, kas bija procējuši ļoti pretrunīgas reakcijas, jo viņš ir ne tikai baleta ģēnijs, un manā skatījumā viņš pirmkārt ir horeogrāfijas ģēnijs, jo viņš ir radījis tik lieliskus baletus kā Svētpavasaris, Fauna diendusa, horeogrāfiskie etīdi, kas balstīti uz Stravinska darbiem, Debussy darbiem, Tila Ulenšpigeli un arī cits nepabeigtās horeogrāfijas. Bet viņš arī ir vērā ņemams kā pirmais avangarda horeogrāfs, un viņa ieguldījums ir atvēris durvis citiem inovatoriem horeogrāfijas ziņā. Piemēram, viņa paša māsai Broņislavai, kas radīja neoklasicisma virzienu horeogrāfijām. Nižinskis ir bijis radikāls, radošs horeogrāfs, kas
balstījās uz saviem instinktiem un savu vīziju, kopīgi ar Sergeju Ģeļģeļu veidojot brīnišķīgas koncepcijas, kā tas bija ar Svētpavasari. Bet mūsu izrāde skar citu posmu, 1919. gadu, kad viņš jau sāka iegrimt tumsas pasaulē, un viņa dienas grāmata tieši dokumentē šo 6 mēnešu periodu, kad viņš bija mēģinājis pierakstīt visu šīs provocējošās un aizkustinošās domas, kas viņu pārpildīja. Tas ir ļoti interesants mākslinieka manifests, kas ir testaments dziļam prāta apjukumam, bet dažas lapuses uzjundīja brīnišķīgas jūtas un izrāda neticamu godīgumu, ko mākslinieks pats atļaujas. Henrijs Millers bija teicis, ka, ja neprāts nebūtu apstādinājis šo cilvēku, tad viņš būtu sasniedzis tādu pašu līmeni kā rakstnieks, gluži kā to līmeni, ko viņš bija sasniedzis kā dejotāji. Tas, ka mans vārds stāv blakus Boba Vilsona vārdam, nav īsti pareizi. Tā ir stiprunacītīgi Boba Vilsona vīzija, viņa redzējums, bet tā viņš dara, tā bija arī darīts ar izrādi Vecā sieviete, kad viņš bija rakstījis manu un Dilma Defoe vārdu blakus savam, jo viņu prāt šī izrāde ir izdomāta un veidota mums visiem kopīgi. Bet, lai pilnībā izprastu, kāpēc viņš tā dara, būtu jāizskaidro viņa radošā vīzija un viņa radošā darba dinamika, kas noteikti prasītu vairākas stundas, lai pilnībā varētu jums izskaidrot, kā strādā Bobs. Tas vienmēr ir ļoti liels izaicinājums, jo viņš ir ļoti neparasts režisors un ļoti neparasta radoša personība. Darbs ar viņu vienmēr prasa ļoti lielu sagatavotību, ļoti lielu pacietību un atdošanos darbam. Tas ir uzdevums, kas vienmēr man prasa lielu uzticību, izturību, jo ir ļoti precīzi jāatveido Boba Vilsona vīzija un dinamika tā, kā viņš to redz. Un, kad mēs kopīgi strādājam, tad es apzinos, ka ir jāiet līdz pašam galam, kā tas bieži vien ir radošajos projektos. Bet man ļoti patīk strādāt ar viņu, un, lai gan tas nav viegli, tā tas dzīvē arī ir. I'm coming back to the beginning of the last conversation. Es gribētu pateikt dažus vārdus par izrādes struktūru, jo tā ir diezgan neparasta. Atgriežoties pie iepriekš teiktā, es gribu atkārtot, ka šī nav dejas izrāde. Tajā nav koreogrāfa, lai gan no sākuma līdz beigām šī izrāde ir piepildīta ar kustību. Es esmu viens pats uz skatuves, stundu un 20 minūtes, ko ilgst izrāde, un tajā pašā laikā skan arī ļoti daudz balsu. 90% no šīm balsīm ir ierakstītās balsis, es pats, Bobs Vilsons un Lucinda Čelce, kas ir slavena koreogrāfi, kas bija sadarbojusies ar Bobu Vilsonu jau iepriekš, strādājot pie izrādes Einsteins pludmalē, un es pats arī biju daudz strādājis ar Lucindu. Šajā izrādā viņa piedalījās kā aktrise un savā ziņā kā vadītāja. Bobs Vilsons bija teicis, ka teātris ir deja un deja ir teātris, lai gan pirms viņa to noteikti jau bija teikusi Marta Grema, tā kā tas bija pateikts 2 reizes. Un šajā teātra izrādē es no sākuma biju improvizējis ļoti daudz kustības, un viņš izvēlējās to, ko viņu prāt vajadzēja iekļaut pašā izrādē. Līdzīgi kā tas bija ar Veco sievieti, pie kuras mēs strādājam pirms tam. Tātad no visām skaņām, kas būs dzirdamas izrādes laikā, 90% ir ieraksti, un mana balss, kas skan dzīvajā, krievu valodā un angļu valodā. Vilsons ir izvēlējies izmantot 2 valodas šoreiz, tāpat kā tas bija ar Veco sievieti. He decided to use 2 languages again, like the last time in Old Woman. Izrāde, kuras pamatā ir izcilā baletdejotāja Vāclava Ņežinska dienas grāmatas un kura savu pirmizrādi piedzīvoja pērn Spoleto, Itālijā, šogad turpina pasaules turneju, kurā iekļauta arī Barišņikova dzimtā Latvija. Izrādes būs Nacionālajā operā 3., 4., 5., 6. un 7. augustā. Tā būs liela slodze, bet mums ar lielu gandarījumu Mihāls piekrit. Pie 5 izrādēm mēs arī sapratām pēc tās skatītāja intereses, kas bija ar Brodska Barišņikova projektu jaunajā Rīgas teātrī, un tagad ir vēl atkārtojums. Mēs domājam, ka visi Mihāla Barišņikova, Boba Vilsona mākslas mīļotāji varēs šo izrādi redzēt, un mēs arī
ceram, ka no blakus valstīm, kaimiņu valstīm arī šo projektu būs ieradīsies skatītāji. Šis projekts ir, kā jau Mihails minēja, un arī preses relīzēs ir tapis Itālijā Spoleto šovasar. Viņš būs Monte Carlo, Monaco un vēl Lionā. Un es ar tādu gandarījumu vēlreiz atzīmēju, ka šajā Eiropas tūrē ir iekļaut arī Rīga. Tā kā gaidām arī jūs visus uz izrādēm no 3. līdz 7. augustam Nacionālajā operā.